Ieraksts ir, jā. Tā, sveiki, vai jūs mūs dzirdat? Tie, kas pieslēgušies attālināti. Tā, lūdzu, kāds uzrakstiet vai pasakiet. Jā, ir dzirdams. Jā, sveiki. Tā, paldies visiem, kas atnāca. Prieks jūs redzēt. Paldies par jūsu interesi un iesaisti. Jā, šodien mēs jums prezentēsim Smiltenes novada teritorijas plānojumu un vides pārskata projektu. Mēs esam SIA grupa 93, sadarbībā ar pašvaldību izstrādājām šo jauno teritorijas plānojumu. Man sauc Ivāns Nikanovs, tāpat klāt ir Nēls Valgalis, Sarmīta Lesiņa un Viesturs Groza no mūsu puses, un arī Aiga Kala, kas izstrādāja vides pārskata projektu. Tā, droši vien vārdu Andrim dosim, lai iesildītu. Jā, lai jūs dzird. Jā. Un redz arī. Jā. Labvakar. Man liekas, ir ilgi gaidīts notikums, kad teritorijas plānojuma pirmā redakcija ir nonākusi līdz sabiedriskajai apspriešanai. Jā, bet tātad ar nelielu atkāpi pat labam norit tātad Smiltenes novada teritorijas plānojuma vides pārskata pirmās redakcijas šī sabiedriskā apspriešana. Tātad pēc administratīva teritoriālās reformas visu pašvaldību pienākums bija šos teritorijas plānojumus pārstrādāt, un droši vien tikai loģiski, kad pēc reformas izveidojās lielāki novadi, jā, kur iepriekš tātad katrai teritorijai vai katram novadam bija savs plānojums. Un jaunajā novadā, protams, ir vajadzīga vienota kārtība, vienoti noteikumi, pēc kā tātad ne tikai dzīvot, bet tātad darboties teritorijā. Jā, un tātad 2023. gadā tika pieņemts lēmums arī par Smiltenes novada teritorijas plānojumu izstrādi. Tika apstiprināts darba uzdevums, veikts konsultantu piesaistes iepirkums, un tātad pēc šī iepirkuma darbojamies ar grupu 93. Ir bijušas arī gan darba grupas, gan tematiskās grupas, jā, tāpat ar izstrādātājiem esam iepazinuši visu novadu, visus pagastus, ir bijušas daudz un dažādas tikšanās, un tajā sakarā es noteikti gribētu teikt, es redzu, kad ienāk priekšlikumi un jautājumi saistībā par plānojumu, un no tā nav jākaunās, bet droši arī jāsniedz, jo, protams, šī ir pirmā redakcija, un kad tad vēl viņu uzlabot, ja ne tagad. Nu tā, droši vien es teikšu arī paldies, un lai veiksmīga diskusija, prezentācija un tad diskusija. Labi, paldies. Paldies, Andri. Tā, pārslēgsimies. Kas? Citreiz? Citreiz. Jā. Tā. Esam pārslēgušies uz prezentāciju, vai ne? Tā. Tā. Jā, tad sākumā es noprezentēšu teritorijas plānojumu tos galvenos risinājumus un lielos vilcienos pastāstīšu par to tvērumu un kas tika izdarīts un kas tiek plānots. Tātad šodien mēs runāsim par Smiltenes pilsētu, Smiltenes pagastu, Brantu pagastu, kā arī vides pārskata projektu. Tad plānojums tiek izstrādāts pamatojoties uz 23. gada Smiltenes pašvaldības domes lēmumu par izstrādes uzsākšanu. Tas mums sastāv no četrām daļām. Ir saistošā daļa, kurā ietilpst teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, jeb TIAN, kā arī grafiskās daļas kartes, jeb funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi pa pagastiem. Tāpat mums ir paskaidrojuma raksts, jeb
tā saucamā tekstuālā daļa, kur ir aprakstīti visi risinājumi un pamatojumi. Tajā mums ir arī 3 pielikumi par aizsargjoslām, par kultūras pieminekļiem un atsevišķi par funkcionālo zonējumu. Teritorijas plānojumā jūs arī atradīsiet atsevišķus pielikumus, ja pētījumus, kas tika veikti. Tie ir ainavisko teritoriju izvērtējums, kultūras pieminekļu, individuālo aizsargjoslu projekti, arhitektūras un arheoloģijas pieminekļiem, mazo arhitektūras formu pētījums, kā arī transporta vispārīgais plāns. Un arī pielikumos jūs atradīsiet vides pārskatu, kurš tika veikts strateģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietveros. Šeit ir apkopotas tās būtiskākās izmaiņas, kas skars gan Smiltenes pilsētu, gan visu novadu. Pirmkārt, tā ir Smiltenes pilsētas robežas paplašināšana un ciemu robežu precizēšana. Tad tika korigēts arī funkcionālais zonējums, kas tika darīts saskaņā ar aktuālo situāciju un faktisko izmantošanu. Dažās vietās, piemēram, tika paplašināts rūpnieciskais zonējums, dzīvojamās apbūves zonējums un tā tālāk. Tika noteiktas ainaviski vērtīgas teritorijas, precizētas vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorijas, noteiktas vietējās nozīmes kultūrvēsturiskās teritorijas un objekti, apzinātas un kārtētas teritorijas, kurās atrodas centralizētie ūdens un kanalizāciju tīkli, noteiktas arī perspektīvās vēja elektrostaciju un vēja parku teritorijas, par kurām nedaudz sīkāk es pastāstīšu nākamajos slaidos. Izstrādāts vispārīgais transporta plāns, noteiktas aizsargjoslas, detalizēti izmantošanas veidi un veikts izvērtējums un radīti priekšnosacījumi azartspēļu vietu darbības ierobežošanai Smiltenes pilsētā. Tad nedaudz sīkāk par paskaidrojumu rakstu un TIAN. Šeit ir redzams to saturs. Paskaidrojumu raksts sastāv no sadaļām par atbilstību Smiltenes novada ilgspējīgai attīstības stratēģijai un citiem augstāk stāvošiem normatīviem aktiem un plānošanas dokumentiem. Tad tālāk mums ir esošās situācijas izvērtējums un tad visu risinājumu izklāsts. Visiem es droši vien neiešu cauri, bet tur ir gan par pilsētas robežu, gan par funkcionālo zonējumu, gan par transportu, gan kultūras pieminekļi ir aprakstīti un tā tālāk. Tad ir teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros ir ietvērtas prasības visas teritorijas izmantošanai, kā arī pa jomām, tātad prasības transporta infrastruktūrai, inženiertehniskās apgādes tīkliem, labiekārtojumam, derīgo izraktuņu ieguvei un tā tālāk. Kā arī aprakstītas visas funkcionālās zonas un prasības teritoriju izmantošanai tajās noteiktajās funkcionālajās zonās. Nedaudz sīkāk par ainavisko teritoriju izvērtējumu, kā es jau minēju, tika veikts pētījums, kurš tika balstīts vizuālajās, ekoloģiskajās un kultūrvēsturiskajos aspektos. Uz tā pamata mēs noteicām arī TIN 5 teritorijas, jeb ainaviski vērtīgas teritorijas, kas ir redzamas uz šīs schēmas, vairāk Raunas un Drustu pusē, kā arī uz austrumiem no Smiltenes mums tās teritorijas atrodas, un tajās ir vairākas prasības ainavu aizsardzībai un saglabāšanai. Tajā skaitā, piemēram, nav pieļaujama blīvas apbūves veidošana, ir noteikts maksimālais ēku augstums 10 metri un citas prasības. Tika izstrādāts arī vispārīgais transporta plāns, kur ietvaros tika schematiski attēlots vienotais ielu un ceļu tīkls, izstrādāts ielu kategoriju plāns un šķērs profili.
Visas ielas tika sadalītas 4 kategorijās atbilstoši to nozīmei un izmēram. Tātad mums ir B, C, D un E kategorijas, jeb magistrālās ielas, tranzīta ielas, pilsētas un ciema nozīmes ielas un vietējās nozīmes ielas. Tāpat transporta plāna ietveros tika sniegti priekšlikumi satiksmes drošības uzlabošanai, kā arī velo un gājēju infrastruktūras attīstībai. Šeit ir piemērs. Kreisajā pusē ir attēlots Smiltenes vienotais ielu un ceļu tīkls. Pa vidu mums ir ielu un ceļu kategoriju plāns, un labajā pusē ir Smiltenes pilsētas velo infrastruktūras un gājēju infrastruktūras tā schēmiņa. Tad nedaudz sīkāk par funkcionālo zonējumu. Mums tika noteiktas 12 funkcionālās zonas, kas ir noteiktas saskaņā ar ministru kabineta 240 noteikumiem. Tātad dažām no tām zonām ir arī apakšzonas, un 4 no tām funkcionālajām zonām mums ir atrodamas tikai pilsētās un ciemos, savukārt visas pārējās atrodas arī lauku teritorijā. Nedaudz sīkāk par dzīvojamo apbūvi. Mums Smiltenes pilsētā un apkārtnē ir 4 funkcionālās zonas, kas regulē dzīvojamo apbūvi. Ir ZS, jeb savrupmāju apbūve, ZS1, jeb vasarnīcu un dārzamāju apbūve, Saltupos, Ilgās un Kamaldiņā. ZM, mazstāvu dzīvojamā apbūve līdz 3 stāviem, un ZD, jeb daudzstāvu dzīvojamā apbūve ar 4 un vairāk stāviem, kas atrodas Smiltenes pilsētā. Šeit mums arī attēloti apbūves parametri, kas ir noteikti katrai zonai. Tā ir minimālā jaunveidojumā zemes gabala platība, apbūves blīvums, minimālās brīvās zaļas teritorijas rādītājs un citas prasības. Tātad šeit mums piemērs no Smiltenes pilsētas, ZS, savrupmāju apbūve, dzeltenā krāsā ZM, oranžā krāsā mazstāvu apbūve, un ZD, jeb daudz dzīvokļu, daudzstāvu dzīvojamā apbūve, tādā tumši brūnā krāsā. Savukārt Saltupos mums ir šis te vasarnīcu un dārzamāju zonējums ZS1. Tālāk mums ir jauktā apbūve, kurai gan ir daudz apakšzonu. Tātad ir P, publiskā apbūve, kas ir domāta valsts un pašvaldības iestādēm un pakalpojumu objektiem. P1, Brantu mūžas kungu mājas teritorija. P2, Smiltenes viduslaiku pils teritorija. Un P3, jeb Palsmenes un Smiltenes luterāņu baznīcu teritorija. Kā arī JC, jeb jauktā centra apbūve, un JC1, jauktā centra apbūve Smiltenes mūžas teritorijā. Tā ir tā visplašākā zona ar plašāko izmantošanas veidu spektru. Tajā ir atļauta gan dzīvojamā apbūve, gan vieglā ražošana, gan tirdzniecība, biroji un citas funkcijas, lai pēc iespējas mazāk ierobežotu pilsētu un ciemu centru iedzīvotājus un uzņēmējus. Tātad P, publiskā apbūve, sarkanā krāsā P3, Smiltenes luterāņu baznīca, JC, jauktā centra apbūve, P2, šeit mums zonējums JC1 un P1, publiskā apbūve Brantu mūžas teritorijā. Tālāk rūpnieciskā, tehniskā un transporta apbūve, R, jeb tā parastā ražošana, bez smagās ražošanas. Tālāk ir R1, jeb tā saucamā smagā ražošana, un R2,
jeb teritorijas, kas ir paredzētas derīgo izraktiņu ieguvēji. Kā arī TR transporta infrastruktūras zonējums, autoceļi, ielas, stāvlaukumi un TA tehniskās apbūves, tehniskās infrastruktūras teritorijas, jeb inženiertehniskie objekti un citi tehniskā rakstura objekti un teritorijas. Šeit mums ir R parastā rūpniecība un R1 smagā rūpniecība Smiltenes pilsētā un R2 derīgie izraktiņi uz ziemeļiem no Smiltenes pagastā, kā arī TR, jeb ceļi, un TA tehniskā apbūve tādā tumši pelēkā krāsā. Dabas teritorijas TA, dabas un apstādījumu zonējums, jeb meži, pļavas, parki un citas dabas teritorijas. DA1, kas ir Palsmenes parks, Aumēstru mūžas parks un Silvas dendrologiskais parks, un DA2 teritorija, kas ir paredzēta kapsētām. Tālāk ir M meža zemes un M2, kas ir meža zemes Smiltenes un Apes pilsētās. L lauksaimnieciskā teritorija un L1, kas ir lauksaimniecības teritorija pilsētās un ciemos. Kā arī U, jeb ūdeņu teritorijas, kas ir upes vai ezeri. Tātad šeit mums ir Smiltenes pilsētas kapi, jeb DA2 zonējums zaļā krāsā un DA parastais, tas ir kaut kāds droši vien parciņš vai zaļā teritorija. Kā arī M2 meži pilsētu teritorijā un L1 lauksaimnieciskā izmantošana pilsētās un ciemos. DA1 mums ir Silvas dendrologiskais parks, kā arī ūdeņu zonējums arī ir kaut kādi dīki, tur arī atrodas. Tāpat plānojuma ietvaros tika noteiktas teritorijas ar īpašiem noteikumiem, ja tā saucamie TIN. Tātad mums ir TIN1 šautuvju teritorija Brantu pagastā un Lomes pagastā, centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas teritorijas TIN12. Tās ir teritorijas, kur ir vai perspektīvā tiek plānota tā centrālā ūdens apgāde un kanalizācija, un tās mums ir Smiltenē, Silvā, Vidzemē, Saltupos, Grotūzī, Kalnamuižā un Brutuļos. Lidlauka Cēsis, manevrēšanas zona, kas vairāk attiecās uz Raunas pagastu, perspektīvās vēja un elektrostaciju un vēja parku attīstības teritorijas, TIN 14. Tajās teritorijās vēs attīstība ir atļauta atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma nosacījumiem. Savukārt ārpus tām TIN 14 teritorijām vēs attīstība pieļaujama, pamatojot to ar lokālu plānojumu. Tālāk mums ir vietējās nozīmes kultūra, vēsturiskās un dabas teritorijas TIN 4, kas ir noteiktas, lai saglabātu objektus, kuriem nav valsts aizsargājumā kultūras pieminekļu statusa. Aineviski vērtīgas teritorijas, ko es jau biju pieminējis, aineviskie ceļu posmi, vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorijas, kas ir noteiktas ar mērķi nodrošināt novadam nozīmīgo lauksaimniecības zemju saglabāšanu un lauksaimniecisku izmantošanu. Tajās teritorijās mums ir aizliegta saules paneļu uzstādīšana, vēja parku būvniecība, kā arī apmežošana. Šeit nedaudz sīkāk par vēja parku, tām perspektīvajām attīstības teritorijām. Tās izskatās atpakaļ. Tās izskatās šādi. Es gribētu uzsvērt, ka tās teritorijas ir tikai perspektīvās. Tas nozīmē, ka tas tika veidotas ņemot vērā vairākus aspektus, tādus kā dabas vērtības, ainavas, attālums līdz viensētām un
vairākus citus apsvērumus, lai pēc iespējas izceltu tās teritorijas, kuras ir piemērotākās vēja parku apbūvei. Un lai to procesu padarītu ātrāku un caurspīdīgāku gan pašvaldībai, gan arī potenciālajiem attīstītājiem, respektīvi, tas nenozīmē, ka visās šajās teritorijās rīt uzbūvēs vēja parkus. Tas ir tāds priekšlikums, lai visiem būtu skaidrs, ja būs pieprasījums vai vēlmes Smiltenes novadā vēja parkus būvēt, tad šajās teritorijās to būtu vēlams darīt. Tālāk pastāstīšu par Smiltenes pilsētas robežas paplašināšanas priekšlikumu. Robeža mums tiek paplašināta saskaņā ar plānojuma izstrādes darba uzdevumu, kurā ir noteikts, kā ir jāizstrādā Smiltenes pilsētas robežas korekcijas atbilstoši Smiltenes novada ilgspējīgas attīstības stratēģijai līdz 35. gadam. Un pašā attīstības stratēģijā arī ir noteikts, kā perspektīvā ir jāpaplašina Smiltenes pilsētas robežas, tā ir pievienojot piepilsētas apdzīvotās vietas un ciemus, jeb Vidzemi, Silvu, Saltupus, Kalnamūžu, Ilgas, Grotūzi, kā arī bez ciema statusa Macītāju mūžu Pavārus. Kā rezultātā Smiltenes pilsētas teritorijas robežas atbilstu esošajai apdzīvojuma struktūrai. Šis ir izgriezums no attīstības stratēģijas. Un tad otrais ir, kas noteikti stratēģijā, ir tiešā Smiltenes pilsētas tuvumā vēsturiski veidojušas vairākas apdzīvotās vietas, jeb Vidzeme, Kalnamūža, Saltupi, Macītāju mūža, Silva un Grotūzis, kuras ar pilsētu sasaista ciešas un noturīgas saites. Tās teritoriāli ir saplūdušas ar pilsētu, un stratēģija, respektīvi, arī atbalsta Smiltenes robežas paplašināšanu un šo ciemu iekļaušanu pilsētas teritorijā. Šis ir arī izgriezums no ilgspējīgās attīstības stratēģijas, kurā visi šie piepilsētas ciemi ir noteikti kā vienotā telpa ar Smiltenes pilsētu. Tālāk tad par to normatīvo bāzi, robežu, pilsētas un ciemu robežu jautājumus regulē administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums saskaņā ar tā likuma 9. pantu ciemu statusu piešķir un atceļ novada doma, pamatojoties uz pašvaldības teritorijas plānojumu. Tāpat šo jautājumu regulē administratīvā centra ciema un pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvas teritorijas novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi, kā arī adresācijas noteikumi. Tātad šeit ir mūsu Smiltenes pilsētas robežas korekcijas priekšlikums. Tātad mēs plānojam Smiltenes robežā pilnā apjomā iekļaut tās apkārtnē apdzīvotās vietas, jeb Vidzemi, Kalnamūžu, Saltupus, Silvu un Grotūzi, izņemot vairākas zemes vienības, ņemot vērā saņemtos iesniegumus, tos atstājot ārpus pilsētas teritorijas. Tāpat tiek rosināts par 8 hektāriem uz lauksaimniecības zemju rēķina paplašināt Smiltenes robežu pilsētas ziemeļrietumos pie valsts autoceļa P18, kā arī par 5 hektāriem paplašināt robežu uz ziemeļiem no Kalnamūžas gar valsts autoceļu P24. Pievienošanās rezultātā bijušo ciemu teritorijas kļūs par Smiltenes pilsētas apkaimēm, noteikti saglabājot savus vēsturiskos nosaukumus.
Un rezultātā apdzīvotajām vietām var secināt, ka tām bijušas ciešas saites ar Smiltenes pilsētu, un attīstoties apbūvei, tās pilsētas, tie ciemi pakāpeniski saplūst ar pilsētas teritoriju. Respektīvi, ciemos veidojas pilsētī līdzvērtīga infrastruktūra un blīva dzīvojamā un rūpnieciskā apbūve. Šeit schemātiski attēlots mūsu robežas paplašināšanas priekšlikums, jeb esošā pilsētas robeža sarkanā krāsā un tā plānotā robeža zilā krāsā. Šeit, šajā schēmiņā ir attēlots tas apkaimi iedalījums, kā izskatītos Smiltene, ja tā pievienotu Vidzemi, Saltupus un citus ciemus, respektīvi tām teritorijām saglabājot savus nosaukumus un kļūstot par Smiltenes pilsētas apkaimēm. Šeit nedaudz sīkāk par tiem plusiem un mīnusiem, tāds izvērtējums, tātad stiprās puses Smiltenes novada ilgspējīgā attīstības stratēģija atbalsta Smiltenes pilsētas robežas paplašināšanu, veidojot telpiski un funkcionāli vienotu teritoriju. Jau šobrīd to minēto ciemu teritorijas faktiski ir saplūdušas ar pilsētu un viņiem ir vienota tehniskā infrastruktūra. Tāpat radīsies iespēja sadalīt zemes vienību mazākās zemes vienībās, atrāšanās pilsētā palīdzēs vieglāk piesaistīt investīcijas un uzņēmējiem vieglāk iegūt arī banku kredītus. Tāpat pieejamāki kļūs valsts un pašvaldības pakalpojumi, tā skaitā ātrāks valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un neatliekamās palīdzības reaģēšanas laiks, kā arī perspektīvā tiks attīstīti centralizētie ūdensapgādes un citi inženieru tīkli, veicot nozīmīgus ieguldījumus šo teritoriju attīstībā un infrastruktūrā. Savukārt vājās puses mums ir iedzīvotāju emocionālā piesaiste ciemam un tā vēsturiskajai identitātei. Mainīsies adresācija, būs nepieciešama administratīvās struktūras izmaiņas, tāpat var tikt ierobežoti lauku atbalsta dienesta projektu atbalsta saņemšana, kas vairāk attiecās uz Eiropas Savienības projektiem, ka arī uzņēmumiem būs jāveic pārreģistrācija uzņēmuma reģistrā saistībā ar adrešu maiņu. Arī nedaudz sīkāk par nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņām. Tātad ciemu iekļaušana Smiltenes pilsētā pati par sevi neveicinātu īpašuma nodokļa pieaugumu. Tas tiek rēķināts ņemot vērā konkrētās teritorijas kadastrālo vērtību, lietošanas mērķi un tirgus vērtību, neatkarīgi no apdzīvotās vietas statusa. Respektīvi, konkrētās funkcionālās zonas ietveros noteiktās īpašuma lietošanas mērķis būs vienāds gan pilsētā, gan ciemā, tādējādi neietekmējot īpašuma nodokļa apmēru. Vienīgais izņēmums varētu būt lauksaimniecības teritorijas ciemos. Kadastrālā vērtība tiek aprēķināta, izmantojot vērtību bāzes un kadastra informācijas sistēmas reģistrētos
datus par kadastra objektu. Smiltenes pilsēta mums šobrīd ir iedalīta divās vērtību zonās, un tajā noteiktā bāzes vērtība individuālās apbūves zemei svarstās no 3,5 eiro par kvadratmetru un 4 eiro par kvadratmetru. Savukārt apkārtējos ciemos bāzes vērtība svarstās no 2 līdz 2,8 eiro par kvadratmetru. Ņemot vērā iepriekšējo gadu kadastrālās vērtības pieauguma tendences, tiek pieņēmts, ka Smiltenes pilsētā un tās apkārtnē kadastrālā vērtība varētu pieaugt arī turpmāk, tādējādi sekmējot īpašuma nodokļa pieaugumu, taču kadastrālās vērtības pieaugums drīzāk tiek ietekmēts gaidāmo attīstību un pieprasījumu nekustamo īpašumu tirgu, nevis ar ciemu formālo statusu. Tāpat nedaudz sīkāk par sabiedrības viedokli. Mums tika veikta neliela aptauja pašvaldības portālā Ziemeļlatvija par Smiltenes pilsētas robežas paplašināšanu, kurā piedalījās 100 iedzīvotāji, un lielākā daļa aptaujāto bija noskaņoti drīzāk pozitīvi par šo jautājumu. Noslēgumā atgādināšu par publiskās apspriešanas procedūru. Tā mums notiek no šī gada 3. marta līdz 22. aprīlim ar plānojuma pirmās redakcijas un vides pārskata projekta elektronisko versiju var iepazīties Smiltenes novada pašvaldības mājaslapā smiltenesnovads.lv un valsts vienotajā informācijas sistēmā geolatvija.lv. Ar drukāto versiju var iepazīties Smiltenē, Raunā un Apē pagastu pārvaldes ēkās. Tātad rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 22. aprīļa 2005. Smiltenes novada pašvaldībā Dārza ielā 3, vai arī sūtot pa pastu. Savukārt elektroniskus priekšlikumus var iesniegt geolatvijā.lv, zemāk norādīta saite, arī Latvija LV caur jūsu e-adresi, kā arī sūtot pa e-pastu uz pasts@smiltenesnovads.lv. Ja jums rodās kādi jautājumi vai neskaidrības vai priekšlikumi, jūsu kontaktpersona ir Sarmīta Daudziete, attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja, kā arī mēs, SIA grupa 93, un šeit ir norādīti arī mūsu kontakti. Šis no manas puses ir viss. Paldies par jūsu uzmanību. Tad laikam uzreiz par vides pārskatu un pēc tam jautājumi. Jā. Tā, tad pārslēgsimies citreiz. Jā, tā citreiz. Pārslēdzamies. Tā. Kā pārslēgt ekrānu? Tā. Tā. Ir redzams, jā. Paldies. Es droši vien nākušu sēdīšos, tomēr zinot, cik tīm ir kaitinoši klausīties no telpas, bet es ceru, ka jūs man piedosiet. Tā kā es pieļauju. Viņš ar laika nobīdi. Jā. Nē, tu no šeit. Liekas, varbūt ir par jaunu jāpāršēro. Jāpāršēro, jā, pareizi. Tā, kur mazliet tehniska pauze. Kur mums Teams, tā Teams pārtraukt. Jā.
Tā, tagad ir jābūt. Jā, tā. Un no sākuma ir, jā? Lielo ekrānu. Tā. Lielo ekrānu. Skriedīs. Lielo. Lielais to funkciju, to nevajag 11. Es neatceros, kā tieši tur to darīt. Jā. Ar vieglu roku arī tik tālu tikām. Jā, tad es turpināšu par Smiltenes novadas teritorijas plānojumu strateģisko ietekmi uz vidi novērtējumu. Mans vārds ir Aiga Kāla, un es pārstāvu uzņēmumu Estonian Latvian Lucene Environment, kas šajā gadījumā bija grupai 93 apakš uzņēmējs tieši, lai vērtētu vides aspektus un veiktu šo te atsevišķo procedūru. Droši vien arī no manas puses ir jāsāk ar šo te formālo pamatojumu, kāpēc šāds novērtējums tiek veikts un kas nosaka tā nepieciešamību. Tātad strateģiskais ietekmes vidu novērtējuma nepieciešamību nosaka gan likums, gan specifiski ministru kabineta noteikumi plānošanas dokumentiem dažādās jomās, kuriem var būt būtiski ietekmi uz vidi. Attiecīgi, vides pāraudzības valsts birojas, jeb tas, kas šobrīd ir enerģētikas un vides aģentūra, tātad no šī gada februāra šī institūcija ir mainījusi nosaukumu, arī pieņem atsevišķu lēmumu tieši par konkrētas procedūras piemērošanu noteiktam plānošanas dokumentam, un attiecīgi šāds lēmums tika pieņemts 23. gada 17. augustā. Kā jau es teicu, arī visa šī te kārtība un saturs tam, kas ir vērtējams un kādi jautājumi aplūkojami vides pārskatā, nav izstrādātā izdomājums. Arī to tātad nosaka atsevišķs regulējums, kas ir valstī spēkā un kuram rūpīgi mums arī no savas puses ir jāsako. Tieši tāpatās kā teritorijas plānojuma, arī vides pārskata sabiedriskā apspriešana norisināsies līdz pat 22. aprīlim, tā kā ar šo sanāksmi noteikti nekas nebeidzās. Un līdz ar to ir aicinājums komentārus, jautājumus sūtīt uz iepriekš norādītajiem kontaktinformāciju, kur droši vien sanāksmes beigās varam atkal vēlreiz uzlikt uz ekrāna. Līdz ar to arī visi tie jautājumi, kas tiks saņemti vai precizējumi tieši par vides pārskatu, mēs tiksim pie tām klāt, ar tiem iepazīsimies un arī attiecīgi tad atbildēsim. Kas tad ir strateģiskā ietekmes uz vidi novērtējumi, jeb SIVN, kā mēs tā ikdienā biežāk saucam, tie galvenie soļi un uzdevumi, kas ir jāizdara? Tātad apzināt šīs te iespējamās ietekmes, kādas varētu būt saistītas ar konkrēto plānošanas dokumentu, kas ir ne mazāk būtiski arī aplūkot tās dažādās alternatīvas, kas ir apsvērtas šī te plānošanas dokumenta izstrādes laikā un paskatīties uz tām no vides aspektu viedokļa, lai beigās šo izvēli starp dažādiem virzieniem izdarot, tie vides apsvērumi arī tiktu ņemti vērā. Pats novērtējums netiek veikts, brīvi plūstoši, kur pagadās, tas sākas ar šo gan mērķu, gan aspektu un indikātoru noteikšanu, atbilstoši kuriem tad arī šis vērtējums tiek veikts. Tas viss ir dokumentēts šajā vides pārskatā, ar ko tad detalizēti arī ir iespējams iepazīties. Un izejas punkts šim vērtējumam vienmēr ir esošais vides stāvoklis, tātad vai ir kādas būtiskas problēmas jau šobrīd, kuras var vai attiecīgi ar nākamā plānošanas dokumenta risinājumu pastiprināties, vai savukārt tieši otrādi mēs varam paredzēt kādus nosacījumus vai funkcionālā zonējuma risinājumus, kas ir vērsti uz šo ietekmi samazinājumu vai šo tendenču vēršanu citā virzienā. Un, ja tiek konstatētas kādas būtiskas ietekmes uz vidi, tad no mūsu puses ir uzdevums nākt, nevis teikt, ka viss ir slikti, bet nākt ar iespējamiem risinājumiem par to, kas tad varētu tikt mainīts vai darīts, lai šīs te ietekmes sagaidāmās mazinātu vai pilnībā novērstu. Un noslēgumā ir arī sadaļa par vides monitoringu, jo plānošanas dokumenta īstenošanas laikā šis izpildījums un tās reālās ietekmes jau uz vides stāvokli ir ne tikai vides pārskatā jāprognozē, bet arī turpmākajā laikā jāuzrauga tam sekojot monitoringā. Īsi par šīm pamata plānošanas risinājuma alternatīvām, kas tika vērtēts, tātad, manuprāt, Ivans ļoti plaši jau izstāstīja par šo pirmo Smiltenes pilsētas robežu paplašināšanu.
Es domāju, es savā prezentācijā vismaz neesmu pie tā atsevišķi pakavējusies, ņemot vērā, ka būtisks negatīvas ietekmes šeit nav konstatētas, un būtiski no vides aspektiem droši vien ir šī te inženieru tīklu un infrastruktūras paplašināšanās, kura ir šī te pozitīvā ietekme, līdz ar to detalizēti tālāk mēs vismaz šoreiz šajā prezentācijā neapskatām. Mazliet vairāk pastāstīšu par šo te otru variantu, kur mēs droši vien vairāk laika pavadījām gan vērtējot, gan domājot par šiem sākotnējiem nosacījumiem vēja parku būvniecībai, mazliet iezīmējot arī kāda tad bija tas alternatīvais risinājums un kā varētu izstīties tās teritorijas, ja mēs izvēlētos citu nosacījumu kopu. Šajā slaidā jūs redzat kopumā visus vērtētos vides aspektus. Es noteikti viņus nesaukšu un nelasīšu pēc kārtas. Pasvītrotie ir tie, par kuriem tālāk būs atsevišķi prezentācijā slaidi, tātad tās nozīmīgākās lietas, bet kā jūs redzat, tad noteikti to faktoru ir vairāk. Ja būs jautājumi, centīšos atbildēt, ja ne šodien, tad noteikti vides pārskatā var ar tiem arī sīkāk iepazīties un izvērtēt un sūtiet jautājumus rakstiski. Sāksim ar gaisa kvalitāti un ņemot vērā, ka jums, protams, novadā nav savas monitoringa stacijas un jāsaka, ka līdz ar to teikt, ka jums nav problēma, droši vien būtu diezgan pārsteidzīgi, bet katrā gadījumā noteikti mēs šobrīd varam teikt, ka nav informācijas par gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegumiem. Te gan ir jāņem vērā, kāpēc šī joma varbūt es arī izceļu, ka ir jau šobrīd pieņemta Eiropas Savienībā jauna direktīva, kas nosaka tātad pienākumu uz 2030. Gadu jau sasniegt daudz augstākus vai ir paredz šos stingrākus gaisa kvalitātes normatīvus. Un skatoties no Latvijas situācijas, skaidrs, ka arī Smiltenes novadam, visticamāk šis ar tuvākajos laikos kļūs, ja ne gluži par problēmu, tad katrā gadījumā par jautājumu, par ko arī iespējams nācies piedomāt. Tas, ko mēs varam tādā kontekstā redzēt, un šī karte, ko jūs arī redzat manā prezentācijā, ir emisijas, tātad nevis gaisa kvalitāte, kā mēs elpojam, bet tā ir karte, kas raksturo, cik daudz emisija rodas noteiktā telpiskā vienībā. Un šai gadījumā mēs redzam, ka tādā Latvijas mērogā arī Smiltenes novadā tas emisija apjoms ir gana pietiekams. Šī karte attēlo tieši mazās putekļu daļiņas, daļiņas PM2,5, kuras ir vienas no tām, ar kurām droši vien mums Latvijā arī ir gana liels darbs darāms un noteikti kļūs par vienu no jautājumiem, ar kuru būs jāstrādā nākotnē. Ja mēs skatāmies par to, kas tad ir tie avoti, kas ir būtiski saprast, lai mēs skatītos tālāk, kādi varētu būt risinājumi, tad viennozīmīgi arī Smiltenes novadā tas ir autotransports. Tas, par ko visu laiku ir jārunā, tā ir individuālā apkure. Ja, tātad mūsu mazie katli, ja mēs runājam tīpaši par šīm smalkajām putekļu daļiņām, ir tie, kas it sevišķi tad, ja kā kurināmais tiek izmantot biomasa, ir viens no nozīmīgākajiem piesārņojuma avotiem. Un, protams, arī ražošanas un enerģētikas sektori, šie lielie uzņēmumi, bet tiem parasti ir šīs piesārņojošo darbību atļaujas, ja, kurus tad attiecīgi arī no valsts puses, kuri tiek uzraudzīti no valsts puses. Ja mēs skatāmies, kas un tas, ko mēs vērtējam kā pozitīvu, un arī tika precizēti vairāk risinājumi, šobrīd ar teritorijas izmantošanas un attīstības noteikumiem tiek atbalstīta atjaunīgās enerģijas izmantošana, paredzot tātad jebkurā teritorijā iespēju uzstādīt šos siltuma apgādes iekārtas, kurās nerodas emisijas, tāpat tās arī veicināta tiek mikromobilitāte un elektroautomobīļu izmantošana, gan ar šo te infrastruktūru mikromobilitātes daļā, gan savukārt nosakot prasības uzlādes stāvvietās. Tas ir veids, kādā ar dienu mēs varam tātad veicināt un vērst uz to, ka šī pieejamība, iespēja izmantot šādu veidu transporta līdzekļus arī ir ne tikai tā vārdos iespējama, bet arī tehniski iespējama. Būtiska lieta arī ir prasības par to, ka, ja ir pieejami šie te pieslēgumi vai ir iespēja pieslēgties centralizētai siltuma apgādei, tātad tā ir nepieciešamība jaunu ēku gadījumā vai pārbūves gadījumā, jo, kā jau es teicu, tieši individuālās mazās apkures iekārtas ir viens no būtiskākajiem avotiem, ja mēs domājam noteikti arī Smiltenes novada griezumā, vai, ja attiecīgi nav iespēja pieslēgties šai centralizētai siltuma apgādei, tad daudz dzīvokļu ēkām vai publiskām ēkām, ja, vai ēku grupai,
varētu būt šīs te lokālās ēkas siltumapgādes sistēmas izveide, kas arī ir jau spēja nodrošināt daudz augstāku vides aizsardzības līmeni, tādējādi nodrošinot mazākas emisijas kopumā novadā. Tas, kas droši vien ļoti lokāli ietekmi, bet iedzīvotājiem ir pietiekami parasti nepatīkami, ir šīs te ielu un ielu radītie putekļi, kur varbūt ir daudz vairāk šo te redzamo daļiņu, kas veselībai varētu būt mazāk kaitīgas, bet prasība nodrošināt šīm te ielām jaunajām cieto segumu noteikti ir tas, ko iedzīvotāji patiešām redz un noteikti arī sajūt. Tāpat tās ir prasības par apstādījumiem, kuras, ja nav ļoti efektīvas, mums arī psihoemocionāli ļoti palīdz, tā teikt, un viņu samazināšana ir, protams, ļoti, ja samazināšanas efektivitāte ir ārkārtīgi atkarīga no tā, kādi ir šie stādījumi, kādas sugas mēs tur izvēlamies, bet katrā gadījumā noteikti tam ir labvēlīgi ietekmi uz gaisa kvalitāti. Savukārt, ja mēs runājam par ražošanu, tad tienā ir gan nosacījumi par smaku ierobežošanu, gan derīgo izrakteņu ieguvēju putekļi, kuri noteikts gan minimālās distances, gan arī specifiski nosacījumi. Ja mēs tālāk pārējām pie trokšņa, tad es uzreiz teikšu, jā, arī šajā gadījumā mēs tāpat turpinām runāt par autotransportu kustību, un ja mēs salīdzinām, tā teikt, divus pēdējos pārskatu periodus, 2014. 2023. Tad mēs redzam, ka uz visiem galvenajiem tātad valsts nozīmes un nacionālas nozīmes transporta koridoriem, it sevišķi, ja mēs skatāmies uz A2, tas transporta pieaugums ir pietiekami būtisks, un atbilstoši prognozēm, tāds tas arī turpināsies. Līdz ar to visticamāk runāt par autotransporta radīto troksni būs aktuāli vēl kādu laiku. Ja mēs runājam savukārt par rūpnieciskiem avotiem, tad tiem gan šī ietekme parasti ir ļoti lokāla un attiecīgi tad tie risinājumi ir pilnīgi cita mēroga, bet, protams, arī ir pietiekami svarīgi. Līdz ar to tie būtiskākie un pozitīvi vērtētie no vides aspekta viedokļa ir prasības vai nosacījumi, kas ir iestrādāti tienā, ir pārbūvējot vai būvējot jaunos infrastruktūras objektus, transporta infrastruktūras, paredzēt šos te risinājumus trokšņa aizsardzībai. Tātad, ja blakus zemes vienības ietver šo dzīvojamo publisko vai augtas apbūves teritoriju, kas ir ļoti būtiski un noteikti vienlaikus būvējot un pārbūvējot, meklējot šo risinājumu, tas ir tehniski ekonomiski daudz izdevīgāk nekā tā teikt izbūvējam, pēc tam mēģinam saprast, kā mēs spēsim tikt galā ar trokšņa piesārņojumu. Tāpat tās ir šie specifiskie nosacījumi autostāvvietām, tā skaitā par apstādījumu izveidi, kam arī tieši tāpat tās kā uz gaisu ir labvēlīgi ietekmi, lai arī vieni paši viņi visticamāk būtiski trokšņa avotu nespēs novērst un to ietekmi samazināt būtiskā apjomā. Tālāk jau pārējot pie rūpniecības ir nosacījumi gan derīgo izrakteņu ieguvēju, kā jau es minēju, droši vien šis nosacījums ir minimālie attālumi, kaut gan arī tālāk jau ir specifiskas prasības gan par vaļņu izbūvi, gan citiem nosacījumiem. Savukārt, attiecībā uz rūpnieciskās apbūves teritorijām tā būtiskā lieta ir, ka šādas te kompleksas teritorijas attīstot vai paredzot viņu attīstību nākotnē, jau šobrīd tienā ir iestrādāta prasība, ka šādos gadījumos lokāla plānojumā, detāla plānojumā vai būvniecības iecerē arī ir jābūt šiem te trokšņa jautājumiem atrisinātiem. Tātad jānodrošina tehniskie pasākumi un apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret troksni. Vēl viena lieta, kas īsti neiezīmēs, bet no nākotnes perspektīvām, nezinu, vai kādā kartē bija, vienam es neuzliku, ir šis pilsētas Smiltenes pilsētas apveceļa būvniecība, kas ir perspektīvā iezīmēta, un te jāsaka, ja mēs skatāmies no trokšņa, tad viennozīmīgi no tā šāda te apveceļa izveide atslogo tātad esošo pilsētas ielu tīklu un noteikti daļu no trokšņa piesārņojuma no pilsētas teritorijas aizņem. Tomēr viennozīmīgi ir jāsaprot, ka jauns apveceļš ir jauns trokšņa piesārņojuma avots, un līdz ar to pilnīgi viennozīmīgi tas vienīgais risinājums, kas ir nepieciešams, tātad ir atsevišķa vides procedūra veikšana šim te apveceļam, lai arī tieši tāpatās, kā mēs runājam pārējiem ceļiem, jau atrisināt trokšņa jautājumus projektēšanas stadijā.
Vēl viena liela tēma, par ko droši vien ir ļoti daudz, manuprāt, dienā un ir ārkārtīgi daudz un detalizēti gan risinājumi, gan aizsardzības pasākumi, ir kultūras, arhitektūras un arheoloģiskais mantojums. Kā mēs redzam, tad kultūras pieminekļu izvietojums Smiltenes novadā ir, nu, tā teiksim, tie, kas ir iekļauti mantojums LV kartē, ir pietiekami jau blīvs, bet ir ārkārtīgi daudz vēl arī vietējas nozīmes kultūras pieminekļi, un pašvaldība jau savos mērķos ir ielikusi to, ka tās mērķis ir aizsardzība ne tikai valsts aizsargātiem kultūras pieminekļiem, bet arī novadā nozīmīgām vietām, kurām šāds status nav piešķirts, un tādas kā kopumā ir identificētas 13. Attiecīgi, tie pozitīvie, tā teikt, risinājumi, kas nodrošina to, ka mēs ne tikai vārdos šo aizsardzību, tā teikt, deklarējam, bet arī praktiski redzam mehānismus, kā to var nākotnē nodrošināt, ir gan šie te Ivana pieminētie apakšzonējumi ar individuāliem noteikumiem, kas šīm te nozīmīgajām vietām ir izstrādāti, vai lielākai daļai no tām, un attiecīgi tajās jau arī ir pietiekami detalizēti nosacījumi jau šo te kultūru vēsturisko vērtību aizsardzībai. Tāpat tās minētās arī divas specifiskās teritorijas ar īpašiem noteikumiem, kas ir TIN 4 un TIN 5. Bez šīm te ir arī vesela nodaļa, kas ir veltīta tam, lai vispārīgi noteikti šos nosacījumus, kas ir vērsti uz esošo kultūru vēsturisko vērtību saglabāšanu, tā skaitā gan pārbūvei, gan jebkādu jaunu elementu vai tā teikt, izbūvē vai pārbūvē vai ienešanai šai kultūra vēsturiskā vidē, tādējādi nodrošinot tā, lai šie te esošā vērtība nemazinātos ar šo teritoriju tālāku attīstību. Un viennozīmīgi, kas ir arī svarīgi šajās te nozīmīgajās teritorijās, ir aizliegta tāda saimnieciskā darbība, kas viennozīmīgi varētu jau negatīvi ietekmēt šo te sargājamo vērtību. Ja mēs tālāk skatāmies uz dabas daudzveidību, tad arī augšā jūs redzat īpaši aizsargājumās dabas teritorijas, tātad valsts mērogā jau noteiktās dabas teritorijas ar aizsardzības statusu Smiltenes novadā, bet tas, ko es noteikti gribētu pieminēt, kā ārkārtīgi, ja mēs skatāmies uz dabas datu sistēmu ozols, tad Smiltenes novadā ir ārkārtīgi daudz arī šo te aizsargājamo biotopu, kuriem šobrīd, teiksim, tāds īpašs teritorijas aizsardzības status nav, bet par ko noteikti ir jūsu novadam, tā teikt, gan jālapojas, gan arī jāuzņemas atbildība aizsardzībā un tā teikt tālākajā teritorijas attīstībā. Jāsaka, ka kopumā ir aptuveni 6000 šādu te nozīmīgi biotopu aizsargājamo biotopu poligoni, un apmēram puse no visiem biotopu veidiem, kas Latvijā ir aizsargāti, ir sastopami jūsu novadā. Protams, jāsaka, ka lielākā daļa ir meži un purvi, kas droši vien jūsu novadam ir tas raksturīgākie elementi. Vienlaikus, kā jau es teicu, jā, tas uzliek šo zināmu atbildību, jo skaidrs, ka ne tikai šeit, bet arī daudz kur citur dabas, tātad antropogēnā mūsu attīstības radītā ietekme, tāpat tās arī mežsaimnieciskā darbība ir aizvien pieaugoša ietekme, kuras dēļ mēs saskaramies ar diezgan lielu izaicinājumu šīs dabas vērtības saglabāt un ilgtermiņā nodrošināt labu gan sugām, gan biotopiem labvēlīgu aizsardzības statusu. Kas tad ir šie risinājumi? Atkal ir jāvēršas pie tā, ka mums ir specifiskās šīs teritorijas, kuras, protams, ir noteiktas vairāk pamatojoties šīm kultūrvēsturiskām vai ainaviski vērtīgajām vērtībām, bet pilnīgi noteikti tās ir cieši saistītas arī ar šajās teritorijās esošajām dabas vērtībām, ja tas ir viens no būtiskiem elementiem, kas nosaka šo teritoriju vērtību. Un attiecīgi tad bez tā, kā mēs saglabājam šo kultūru vēsturisko mantojumu, arī šajās teritorijās jau ir šie īpašie noteikumi, kas ir vērsti uz biotopu un sugu aizsardzību. Tātad mehānisms pilnīgi noteikti šeit ir, lai mēs nodrošinātu arī nākotnē šo te aizsardzību. Tāpat tās ir vairākas jomas, kurās šobrīd jau teritorijas izmantošanas noteikumi paredz prasību, ja
ir plānota kāda veida attīstība, sagatavot un sniegt attiecīgajā jomā certificētu sugu vai biotopu ekspertu atzinumu, tātad nosakot gan šīs iespējamās jau konkrētās attīstības ieceres ietekmi uz dabas vērtībām šai teritorijā, gan ne tikai aizliedzot, bet iespējams arī piedāvājot jau konkrēts risinājums, kā šo iestādi, kā šo te attīstības ietekmi samazināt. Un tāpat tās ir arī, ja mēs runājam par šīm vēja elektrostacijām, tad nosacījums par meža atjaunošanu, kas specifiski noteikts ir gada laikā, jo ir skaidrs, ka vēja parku būvniecības laikā šīs te tātad koku ciršana notiek daudz plašākās teritorijās nekā tās, kuras reāli ir nepieciešams transformēt, tātad tās teritorijas, kuras mēs transformējam pēc tam, tātad attiecīgi netiek apmežotas, bet tās plastības, kuras pēc būvniecības vairs nav nepieciešams tālāk, lai eksploatētu šīs te vēja elektrostacijas, nevis jāatjauno kaut kad, bet šī prasība ir atjaunot gada laikā, un tās ir pietiekami nozīmīgas teritorijas, ja mēs skatāmies uz jau konkrētajiem vēja parkiem un ar to saistītajām teritorijām. Tas, kas ir, jūs varbūt redzat tātad apakšējā attēlā šajā te bildē un vidas pārskatā arī ir konkrēti katrs no šiem te kvadrātiņiem jau detalizēti ielikts un iezīmēts. Šīs ir tādas, es nosauku konflikta teritorijas šobrīd no plānošanas viedokļa, jo šajās teritorijās ir vairāk funkcionālie zonējumi, kas nosacīti skar aizsargājums dabas vērtības, kas nozīmē, lai arī mēs nosacīti sakam, ka šeit varētu būt dzīvojama apbūve vai kas cits, tad viņas tur nevarēs būt, jo apakšā ir šī dabas vērtība, kura tur nebūs. Tā ir tā būtiskā lieta, ko droši vien iedzīvotājiem arī vajadzētu saprast, ka zonējums nav vienīgā lieta, kas tātad mums nodrošina teritorijas izmantošanu šai konkrēti paredzētajā veidā. Ja šeit ir aizsargājumās dabas vērtības, tad tās vienlaicīgi nosaka šo te ierobežojumu. Tas ieteikums būtu šo te procedūru attiecīgi tad arī par to, ka tā pārbauda caur šo dabas aizsardzības sistēmu, kas ir dabas pārvaldības datu sistēma Ozols, kas ir valsts uzturēta datubāze par šīm te vērtībām konkrētajā jau teritorijā, uzlikt kā pienākumu šim īpašniekam pārbaudīt, jo, diemžēl, praksē ļoti daudzos gadījumos īpašnieks to neizdara un tad jūtas diezgan, tā teikt, apbēdināts, ka viņa attīstības ieceres galu galā ir pretrunā tam, kas īstenībā konkrētajā teritorijā nav reāli iespējams. Vēl viena lieta, par ko es saprotu, Smiltenes novadā pilnīgi noteikti ir bijušas daudz un garas diskusijas, tātad tā ir augsta mazāk, bet šie derīgie izrakteņi, es varbūt sākšu ar to pirmo daļu, kas vairāk ir tātad plānošanas kontekstā piesārņotās vietas un potenciāli piesārņotās vietas. Vismaz uz šo brīdi neviena piesārņota vieta Smiltenes novadā nav reģistrētas, tātad jūsu novadā ir reģistrētas šīs te potenciāli piesārņotās vietas. Un, attiecīgi, tad atbilstošais risinājums ir nevis pilnībā, tā teikt, aizliegt šeit kādu attīstību, droši vien tā reālā interese kādam šīs teritorijas līdz galam tātad arī nofiksēt stāvokli un, ja nepieciešams, novērst piesārņojumu ir tad, ja šī attīstība principā ir iespējama. Un tātad bez tā teikt, ja no tā vēsturiskā, ka mēs kādreiz šādās teritorijās to attīstību aizliedzām pilnībā, tad šobrīd attīstība šo teritoriju ir iespējama ar nosacījumu, ka pirms būvniecības šīs te šajās vietās, ņemot vērā, ka tās ir potenciāli piesārņotās vietas, ir jāveic augstas piesārņojuma izpēte, kas, protams, var novest pie tā, ja šis te piesārņojums apstiprinās, tad tādos gadījumos ir jāveic arī šīs teritorijas sanācija. Bet pēc sanācijas, principā, šīs teritorijas izmantošana ir iespējama atbilstoši tam vidas kvalitātes stāvoklim, kāds tiek sasniegts vidas teritorijas sanācijas rezultātā. Ja mēs savukārt skatāmies uz derīgiem izrakteņiem, tad Smiltenes novadā ir divas valsts nozīmes atradnes, kas ir šeit lejā, viena bija Pāvula laikam jau un otra Dārzciems augšā, bet ir vairākas arī nozīmīgas citas derīgo izrakteņu ieguves teritorijas, kas, teiksim, tā teikt, novada līmenī ir noteikts, un tās ir iezīmētas šajā te kartē. Mēs runājam tieši par Dolomīti, ja nekļūdos, vēl papildus. Un, teikšu tā, droši vien šobrīd no vides prasību viedokļa prasības, kas ir izstrādātas derīgo izrakteņu ieguvē, ir ļoti detalizētas un ārkārtīgi specifiski tā teikt, atrunātas un jau noteiktas pašā teritorijas attīstības un izmantošanas noteikumos. Par to,
Kā mēs uz to skatāmies, tas tomēr būtu rekomendācija pārskatīt varbūt šīs te prasības un varbūt samazināt nedaudz šo te detalizācijas līmeni, ņemot to, ka nopietnām ieguvējiem tomēr ir veicams šīs te novērtējuma procedūra, vai tas ir sākotnējais izvērtējums vai pilna ietekme uz vidi novērtējuma procedūra, un jāņem vērā, ka šī te ietekmi mazinošo pasākumu risinājumu vai tehniskās iespējas teritoriāli no vietas uz vietas var būt ārkārtīgi atšķirīgas. Un vismaz šobrīd pirmšķietam skatoties cauri, vairāk no obligātajiem risinājumiem varētu nebūt attiecinām uz pilnīgi visām derīgo izrakteņu ieguvēm novada teritorijā. Nu, vai katrā gadījumā viņas varētu izraisīt pietiekami lielas diskusijas. Ja mēs savukārt no tādas pozitīvās puses skatāmies, tad tas, ko gan es gribētu uzsvērt, ka šobrīd, lai arī mums ir jau tie minimālie attālumi, kā es minēju, vairāk kārt iestrādāt, tad R2, ja tā teritorija, kurā ir paredzēta ļoti specifiski jau šie derīgo izrakteņu ieguve, nevienā gadījumā nerobežojas ar tātad ļoti jūtīgām teritorijām, ja tās ir publiskās, jaukas un dzīvojamās apbūves teritorijām. Kas, protams, ir pozitīvi, jo novērš jau tā teikt šo konfliktu situācija vismaz, tā teikt, rada zināmu barjeru vai šo buferzonu, lai būtu šo konfliktu jau arī nākotnē mazāk. Ja mēs skatāmies uz ūdeni, tad jāsaka, ka šobrīd ekoloģiskais stāvoklis nav gluži baseinu upēm ideāls. To jūs redzat vairāk šai te lejas attēlā. Jā, zaļš būtu tad, ja mēs teiktu, ka viss ir labi, dzeltenais ir vidējs. Jāsaka gan, ka abuls šeit ir veiksmīgi nokļuvis dzeltenā tonī, lai gan vienā no pēdējiem pārskatiem viņam pat tā stāvokļa kvalitāte bija ļoti slikta. Nu, tendence vai būs noturīga, to mēs redzēsim droši vien nākamajos rezultātu rindā. Vislaiku kvalitātes novērtējums ir slikts, tā ir tā oranžais posms, kas šeit ir redzams. Tas nozīmē, ka noteikti par ūdens kvalitāti un par to piesārņojumu, kas nokļūst pašos ūdens objektos, Smiltenes novadam ir jādomā, un tā tad arī jāskatās nākotnē uz risinājumiem vai kaut kādām iespējām, kā samazināt šo te piesārņojumu. Un, ja mēs skatāmies, kas tad ir šie galvenie piesārņojuma avoti, tad tā ir lauksaimniecība, kas rada šo barības vielu noteci un, protams, komunālie notekūdeņi. Es teikšu tā, ka lauksaimniecība lielā mērā tas ir ārējo normatīvo aktu vai valsts normatīvo aktu pamatā regulēta joma, kur droši vien novadam ir, tā teikt, mazāka deleģētās tiesības, tā teikt, nākt ar saviem risinājumiem vai papildus ierobežojumiem, bet, ja mēs runājam par notekūdeņiem, tad tā gan noteikti ir pašvaldības prioritāte un tā ir tā galvenā joma, uz kuru tad būtu jāskatās. Līdz ar to, kā ļoti būtisku, ja mēs runājam tieši šajā aspektā, ir šo te TIN 12, jeb centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas teritoriju noteikšana ar pienākumu pieslēgties centralizētai kanalizācijai, ja šie tīkli ir pieejami, un specifiskām prasībām, kādi ir pieļaujamie decentralizētās kanalizācijas veidi, ja nav iespējams pieslēgties šiem te centralizētiem tīkliem vai centralizētie tīkli teritorijā nav pieejami. Tātad šīs ir tādas divas atšķirības. Pie tam, ja tīkli nav pieejami šobrīd, tad pilnīgi noteikti ir šim risinājumam jābūt jau tādam, lai nākotnē, ja tā teikt, šie tīkli zonā tiek izvilkti jau tie maģistrālie tīkli, būtu tehniski iespējams šiem tīkliem pieslēgties. Savukārt, runājot par teritorijām, kuras nav šajā zonās, ja nav šajās zonās ietverts, un to tīklus reāli mēs redzam, protams, tās pamatlietas, kur šie te centralizētā infrastruktūra ir nodrošināta augšējā attēlā, tad tur pamatā droši vien, ja mēs runājam par tādām individuālām mājasaimniecību kanalizācijām, tad tur ir tās prasības, kas ir ietverts arī TIENā par šīm decentralizētajām sistēmām. Savukārt tad, ja tiek būvēta jau nozīmīgāka apjoma notekūdeņi vai, pareizi sakot, kāds rindu vai šo te māju grupa vai arī kāda cita teritorija, kur ir jau lielāks cilvēku skaits, kas varētu tātad vienlaikus radīt lielāku notekūdeņu apjomu, tad ir nepieciešami šie te lokālie risinājumi jau uz visu šo te kompleksu, jeb tātad rindu, kaut tām rindām, kāpēc jaucos iekšā, bet māju grupu vai piemēram, publisko apbūvi. Ja mēs skatāmies no rekomendāciju viedokļa, tas, ko mēs šeit neredzam, tad, protams, būtu, ņemot vērā šo te ūdens objektu kvalitātes, ekoloģiskās kvalitātes stāvokli, tomēr vērts padomāt vēl par šiem papildus risinājumiem par buferjoslu izveidi gan šiem te objektiem, nosakot gan šo te lauksaimniecības
netiekam tūlīt pie pārstartēšanās. Gan lauksaimniecības, gan mežsaimniecības ietekmi, lai tomēr mazinātu, jo skaidrs, ka notekūdeņi ir viena lieta, bet, protams, teritorija ir plaša un šī nav tā teikt, pietiekami daudz, arī šīs noteces ir tieši ar mežsaimniecību un lauksaimniecību saistīta. Un tā teikt, tāda rekomendācija varbūt vairāk tieši uz īstenošanas pusi ir pievēršama tām dzīvojamām, ceļšķi jaunajām dzīvojamām un publiskās apbūves teritorijām, kuras ir plānotas ūdens objektu tiešā tuvumā, bet nav ietvertas šajās centralizētajās zonās, un tādas ir vairākas. Vides pārskatā atkal ir sniegts pārskats jau konkrēti par šīm teritorijām. Un tāpat tās mēs redzam arī vairākas rūpnieciskās apbūves teritorijas, kuras nav iekļautas šajos kopējos tīklos, līdz ar to arī par šo rūpnieciskā darbības veida konkrētu attīstību vai kāda veida ražošana tad būtu attīstama, ir jāskat tomēr kontekstā ar to, kādu konkrētās ražotnes rada jau notekūdeņu apjomu, vai ir saistīts vai nav ar būtisku. Un droši vien teritorijas, kas nav ietilpstošas centralizētās kanalizācijas tīklos, visticamāk viņu attīstība ir ierobežota ar šo tā teikt, izvairīties no ražošanas darbībām, kas ir saistīts ar lielu notekūdeņu daudzumu. Lūk, tas bija par tiem galvenajiem prasībām, un tad, manuprāt, viens slaids par šīm te alternatīvām, un es varbūt gribēju iezīmēt, kā es teicu, mēs skatījāmies abus divus, vai kāds gribēja pievienoties, es atļaušos ielaist ar vienu roku, vismaz pēc skaņas izklausās. Tātad par to, kā tad varētu izskatīties, ir tādi sākotnēji izvērtējumi nosacījumi, vai šie te nosacījumi, kā varētu izskatīties, ja mēs vispārīgi noteiktu tādas vispārīgas prasības pašā tienā, tātad kur būtu pieļaujama šī vēja stacija vai kur nebūtu pieļaujams, pareizāk sakot, vēja stacijas izvietot. Un tad tās pamatkritērija, kas bija iestrādāta šai pirmajā versijā, bija kultūras pieminekļu teritorijas aizsardzības zonas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, vietējas nozīmes kultūra vēsturiskās un dabas teritorijas, ainaviski vērtīgās vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijas. Tas, kas nebija atrunāts pašā tiena šajā piedāvātajā redakcijā, bet to, ko nosaka ārējie normatīvi akti, tās 800 metru attālums no dzīvojamās apbūves, kas tad arī papildus ir šajā apakšējā attēlā ņemts vērā. Attiecīgi, tātad pie šī pirmā varianta, tās iespējamās vēja elektrostaciju izvietojuma vietas, būtu apmēram šādas, mēs lielā mērā varētu diezgan tā dispersi skriet pa visu Smiltenes novada teritoriju, un droši vien katrs atrastu sev to mīļāko pleķīti. Lai gluži neradītu to situāciju, tā kā mēs kaut ko ierobežojam, bet īsti nezinu, tā kā īsti neko arī neierobežojam, mēs tomēr skatoties no šīm uzstādījumiem vai tiem pamatkritērijiem, kas tiek izmantot arī Eiropas Savienībā, jo principā šobrīd tā saucamo go-to vai tātad vēja un jebkuras alternatīvās enerģijas projekta attīstības teritorijas tiek tomēr jau meklēti tie labākie risinājumi plānošanas līmenī, lai mēs nosacītu, novirzītu attīstītāju uz tām teritorijām, kas ir mazāk jūtīgas. Lūk, tad attiecīgi arī strādājot pie šī te plānojuma, mēs es teikšu, būtiski paplašinājām šo te atlases kritēriju skaitu, ietvarot ne tikai vienkārši šīs aizsargājumās teritorijas, piemēram, bet arī attiecībā no tā, kādai sugai tas ir dibināts dažādas buferjoslas, kas ir ap šiem teritorijām. Tāpat tās skatoties jau uz teritorijām, kur ir ļoti augsta biotopu, vērtīgo biotopu koncentrācija, kas indikatīvi jau norāda, ka šeit vēja parku attīstība vienkārši nebūs pieļaujama. Neskatoties uz to, ka viņi, protams, kā es teicu, šai teritorijai nav valsts aizsardzības statusa, galu galā tās perspektīvākās, ja iespējamākās teritorijas, kā jūs redzat, ir redzamas šajā te attēlā pa labi, kas vismaz nosacīti jau mazliet sašaurina šīs izvēles iespējas un novirza uz tādām teritorijām, kas patiešām gan no cilvēku veselības aizsardzības viedokļi, gan arī dabas vērtība aizsardzības viedokļi būtu uzskatāms kā piemērotāks šāda tipa projektu attīstībai Smiltenes novadā. Bet, kā jau arī Ivans teica, jebkurā gadījumā saglabājas nosacījums, ka arī šīs teritorijas ir detalizēti vērtējums ietekmes vidu novērtējuma procesā vai sākotnējā izvērtējuma procedūrā, ja
tās atbilst enerģētiskās drošības likumā noteiktajiem kritērijiem un konkrētie nosacījumi jau šī te konkrēta kāda parka attīstībai, tad tiktu noteikti ar atzinuma vai lēmuma par ietekmes vidu novērtējumu nepiemērošanu nosacījumiem. Tā kā tas šo teritoriju iezīmēšana neatbrīvo no tālāka izvērtējuma, bet tātad nosacīt vērš attīstītājus vai virza attīstītājus tajā virzienā, uz kuru tad varētu potenciāli labāk skatīties. Līdz ar to šis tiešām ir mans pēdējais slaids, un tad gan mēs varēsim ķerties pie jautājumiem. Galvenie secinājumi, ka tātad ir veikts šis te ietekmi novērtējums un ir praktiski uz visiem aspektiem, kur mēs saredzējām, kādus riskus kolēģi ir piedāvājuši vai skatījušies un iestrādājuši, vai ir jau paši plānotāji piedāvājuši risinājumus šo ietekmi samazināšanai. Nevienā no izvērtētajām jomām nav konstatēta būtiska negatīva ietekme, kas nepieļaut šī plānojuma īstenošanu. Tā kā te mēs varam runāt par to, kā vēl kaut ko uzlabot vai precizēt, bet noteikti nav lietas, kas, tā teikt, pilnībā izslēgtu piedāvāt risinājumu īstenošanu tālāk. Tas, kas noteikti Smiltenes novadam ir jāskatās arī uz šo pārobežu ietekmi, jo tomēr jūs robežojaties ar kaimiņu valsti, un tas arī ir jāskatās, un te ir tādi divi aspekti, par ko tad droši vien ir vērts pieminēt. Tā ir preterozijas pasākumu īstenošana, tātad, ja tādi tiek plānoti, visticamāk tiem potenciāli varētu būt robežas tuvumā. Tātad, ja ietekmi uz tātad blakus esošo Igauniju, Igaunijas teritoriju, un tātad šajā gadījumā būtu jānodrošina atbilstošs novērtējums tieši tāpatās, kā attīstot rūpnieciskos objektus pierobežas teritorijā, bet to jau nosaka mūsu divpusējais līgums, kas paredz, ka 15, es domāju, Latvijas un Igaunijas divpusējais līgums, ka attīstot šos te rūpniecības objektus 15 km zonā, tātad tiek prasīts šis te kaimiņu valsts viedoklis. Tā kā šie mehānismi eksistē, tad nosacīt, šīs te divas lietas, kuras droši vien jāpatur prātā, bet nosacīt specifiski procedūras, tiem noteikti nav nepieciešama. Un te es tīri tādas grupas iezīmē, kā es teicu, ir jāskatās arī par, jāpiedāvā šie monitoringa kritēriji, konkrēti monitoringa kritēriji ir ielikt jau vidas pārskatā, bet tās lielākās grupas, tātad droši vien izrietošās ir šīs virzemes ūdens objektu kvalitāte, kurai ir būtiski jāsako līdzi notekūdeņu apsaimniekošanas, gan efektivitāte, gan tas aptvere, tāpat tās atkrituma apsaimniekošana, par ko es šoreiz nerunāju, bet tā noteikti arī ir pašvaldības funkcija, kurai noteikti no vides aspektu viedokļa ir būtiski sekot līdzi gaisa piesārņojošo vielu un siltumnīcas efektu gāzi, segemisijas, un noteikti arī šīs dabas vērtības. Ir vairāk citi mazāki, bet par tiem tad droši vien, ja kādam ir interesi detalizēt, arī var iepazīties pašā vidas pārskatā. Tas, kā es teicu, ir no manas puses viss, un es droši vien došu Sarmītei vai Ivanam tālāk. Šajā tiekam vieglāk. Jā. Jautājums, vai zālē ir kāds komentārs, jautājums, precizējums par dzirdēto vai izskatīto dokumentāciju? Vai kādam ir attālināti pieslēgušies kāds jautājums čatā? Droši varat vai nu rakstīt čatā, vai nu runāt. Čatā šobrīd nav neviena jautājuma. Čatā, kāds grib pieslēgties. Tā, čatā mums šobrīd nav jautājumu. Nē. Es varētu pajautāt, jūs minējāt tajā slaidā par ūdeni, kad Ābolas upē ir ļoti slikts šī ūdens kvalitāte. Gribam saprast, kas ir šis avots, no kurienes jūs ņēmāt šo informāciju, vai tas ir kā, ka tas ir pēdējos gados, tas sliktā kvalitāte, vai tas ir nezinu, tikai pēdējā gadā? Manuprāt, pēdējā pārbaudītājs var, protams, iestīt, bet tas bija 23. gada viens no ceturkšņiem, ja es tā teikt uzreiz atceros. Tad to ūdens basēnu kvalitāti uzrauga Latvijas vidas ģeoloģijas meteoroloģijas centrs, un tad tie ir oficiālie pārskati par to regulāro novērtējumu, kas šajā basēnu upēs tiek veikts. Tā kā jā, Ablam bija, viņam, es saku, gan pēc tam nākamajā ceturksnī bija šis te uzlabojums, kas aizgājuši šo vidējo, bet katrā gadījumā tas norāda, ka jā, tā situācija droši vien ir pietiekami piesakojama.
Nav datu vēl, vismaz uz to brīdi viņi nav vēl apkopoti. 25. gads mums ir sācies, droši vien 24. gada dati parādīsies drīz, bet viņš šobrīd uz pārskatu sagatavošanas brīdi vēl nebija pieejami. Kādu? Saprast, visi kautrējās, vai kā? Vai jautājumu nav? Jā, tagad. Esmu Latvijas meža pārstāvis Austrumzemes reģionā, Latvijas plānošanas speciālists. Jautājums, varbūt jums ir tāds, ko ieskicēt, kā ietekmēs Latvijas valsts mežus teritorijas plānojumu pirmā daļa, bet ir kaut kas tāds konkrēts, ko jūs gribat izstāstīt? Konkrēts. Jā, Vēja parku teritorijas varētu būt tās, kas varētu skart mežus, tātad kaut kādu konkrētas teritorijas, kur tiek plānota jauna darbība, mums laikam netika iezīmētas, izņemot tās, kas ir tās rūpnieciskās zonas, kas bijušas līdz šim, kas arī tos mežus arī neskar faktiski. Mums ir redzēt, ka paplašinoties pilsētā arī neskar. Jā, pilsēta paplašinās, tajā iekļaujot ciemus, un mums jau ir tā M2 teritorija, kas ir meži pilsētās, tā mums saglabājas, un arī, iespējams, ka nedaudz arī paplašinās ar tiem ciemiem. Varētu būt, mēs varam, ja ir interesēti, ar to kartu paskatīties kopā, vai arī, jā, bet konkrēti. Ja runā par vēja parkiem, tad, manuprāt, Zemkopības ministrijas izdotajā atļauja, kur ir zemes vienības, kurās vēja parkus drīkst, tur ir daudz plašākas teritorijas nekā ir mūsu teritorijā iezīmētas. Tā kā to pašvaldība pat neietekmē, un es gribētu teikt, ka valsts mežu teritorijas pašvaldība gandrīz nevienā vietā nav pārzīmējusi, nekā tas ir bijis pirms tam visos iepriekšējos plānojumos. Jā, kādi jautājumi? Neskaidrības? Tad tu varbūt vari uzlikt to slaidu par to, kur rakstiski iesniegt, vai izstāstīt. Tā. To mēs arī varam. Tā. Nevajag to pilsētas robežu. Pilsētas robežu varam, jā. Varam. Tur bija tas pievienotās apturceļš, redzam. Jā. Tā. Tā. Sākumā tad pilsētas robeža, vai ne? Tā. Te ir robeža, jā, tā. Tā. Tā pārslikt. Apveceļš mums bija. Jā, pie ceļu kategorijām viņš ir bijis. Tā. Kur ir? Tā, šeit mums ir, ja redzat kursoru, tad šīs ir tas iezīmētais apveceļš, ka arī šeit mums ir plānotās pašvaldības ielas, ja es nemaldu, pašvaldības. Šeit, jā. Jā, tā. Šīs faktiski, šis ir tas apveceļš, par ko gan Latvijas valsts ceļi pēc pēdējās informācijas norāda, ka tas vairs varbūt nav aktuāli. Viņu plānos vairs neietilps šis projekts. Jā, bet viņš mūsu redakcijā tomēr ir atzīmēts. Es arī domāju, pareizi ir viņu saglabāt. Tas nekas no valsts kādreiz nav iztērējis.
jā, viņiem šķiet, nu, Dievs ar visu, bet tās trases ir jāsaglabā. Nekad nevar zināt, kā atkal viss tas pagriežās, jo arī, nu, jā, man liekas būtiski, lai neaizbūvējam vai nepazaudējam tās pat labam atstāt tās trases vietas, jo šiem vēsturiski viņas ir bijušas vēl savādākas, bet nu, būvniecības rezultātā viņas ir koriģējušās. Jā, man liekas, būtiski saglabāt. Nu jā, un par to, par pilsētas robežu varbūt tad vajag pārunāt, jo tad jūsu priekšlikumā ir iekšā kaut kādiem zemes gabaliem tomēr, nu, tur ir kaut kādas izmaiņas, ja? Nav, kad tikai visas ciemu robežas 1:1 paņem klātā pie pilsētas. Jā, varbūt tur vēl pārunāt. Jo, nu, par apmaiņu nosaukumiem, man liekas, viņi pietiekami ilgi saglabāsies, līdzīgi kā Cērtens nosaukums vēl aizvien dabā dzīvo un citu nosaukumu pilsētā. Tas droši vien, tas tā piederība un tas apmērs nosaukums dzīvos ilgi. Bet jā, par tām varbūt niansēm, kāpēc varbūt visur nesakrīt ar esošajām robežām tas jaunais pilsētas robežas piedāvājums. Jā, šajā pusē dienvidos mums bijuši iesniegumi no juridiskās personas par to, ka pievienojot šo te vidzemes daļu pilsētai, lauksaimniekam tiktu ierobežota Eiropas Savienības fondu un atbalsta apguve, respektīvi ņemot vērā šos te iesniegumus, tika lēmts šo te daļu atstāt ārpus pilsētas teritorijas. Savukārt šajā pusē par šo mēs bijām runājuši mūsu izbraukuma laikā, kad bija tā garākā sapulce par Smiltenes pilsētu, jo šeit ir potenciāls paplašināt rūpniecisko apbūvi, ja ir nepieciešams nākotnē, respektīvi šie gabali tika arī iekļauti. Savukārt šeit pie Kalnamūžas, ja es nemaldos, tehniskā apbūve mums bija paredzēta, vai ne, Sarmīte? Rūpnieciskā. Tur ir tas valsts ceļu nosacījums, ka viņi nepiekrīt, ka mēs pilsētas robežu paplašinām uz to pusi, kad viņi grib, ka paliek ceļu šitā pusē pilsētas robeža, jo viņi ceļu tikko ir atjaunojuši un uzturējuši, un tā kā viņi negrib, ka tas aiziet pilsētē. Tas ir diskutējams jautājums, jā, bet... Jā, bet tas, man liekas, tur pretīm ir tāds kā iegūms gan visvairāk par šiem pašiem iedzīvotājiem, ka šī ceļu infrastruktūra, kas ir apdzīvotā vietā, ir visa viena rokās, tā teikt, nevis vairāk īpašnieku un vairāk uzturētāji. Un tā inženieru infrastruktūras attīstība tad ir un uzturēšana daudz, kā lai saka, viendabīgāk, ja? Jo pat labam jau ciemu problēma ir tā, ka cauri ciemiem principā iet galvenā ārstējas, kas ir valsts ceļš, un visu inženieru tīklu attīstības iespējas ir stipri vien ierobežotas. Ja tās kļūst par pašvaldības droši vien īpašumu, visticamāk, ka tā, tad tās problēmas ir daudz mazāk. Jā, šis manuprāt ir nozīmīgāks arguments, domājot par šo daļu pievienošanu un turpmāku attīstību. To neizdarot, kas joprojām paliek jau valsts vēlreiz rokās un viņa plāni. Viņi vienmēr saskan tikai ideālajā pasaulē. Un arī tas viņa piedāvājums, ka paplašināt pilsētas robežas, iespējams, kad šo posmu arī tālāk pārņemt pilsētu un tālāk veidot kā vienam citību, ja viņš ir izbūvēts atkārtnes pašā. Jo mēs jau redz ielu uztveram ne tikai kā vietu, pa kur pārvietojas mašīna vai ritenis vai labākajā gadījumā cilvēks, bet arī tas ir novietojums visai
Visai inženieri, komunikācijām, visām trasēm. Savukārt, teiksim, par pilsētas robežās esošajām visaukums par rezerves teritorijām, rūpnes apbūvē ražošanā. Manuprāt, teiksim, tās ir nozīmīgas smeltenē, ja mēs skatāmies esošo attīstību, mēs skatāmies perspektīvā 5-10 gadus, globālos procesus un nāk un paplašināties vai jaunas interesants iesaistīt pilsētas robežās ar konkrētu atbildību pilsētas. Tā ir, man liekas, būtiski atšķirība. Pilsētā vai valsts. Mums ir pamatot, par to labu apakšējo. Ja tā ir tiešām situācija, kas ietekmē, varbūt tas ir arī tad šis izņēmums. Bet ilgtermiņā domāju, man liekas, tagad vienu punktu, teiksim, atgriezt, kur jau ir pieejami centrālie tīkli un gribās droši vien iet līdz turienei un gribas ielas apgaismojumu un tā tālāk. Man liekas, rītīgi jau nav, jā. Jo tajā pašā laikā pretīm Silvas stūrītī ir iekšā arī līdzīgs, ir klubs, līdzīgi pašā ciema galā, viņš ir iekšā ciema. Un man liekas, jā, tā teritorija, zaudēs. Jo, pat labam jau ēka, man liekas, zaudēt dēļ tā, ka skaitās ciemā kaut gan tādas teritorijas, bet telpas ir nepieciešams. Neviens līdz ziņām, man liekas, nenonāk. Tā. Šis ir jautājums par diskusiju. Varbūt arī precizēšana informācijas par šo finansējumu pieejamību arī ar skatu nākotnē. Sazinoties ar lauka atbalsta dienestu, neviens nevarēja apgalvot, ka tieši tā arī ir, kad viņš nevarēs iegūt, bet nevarēja arī apgāst to, ka tā nebūs. Tur ir tā, ka tas ietekmētu pārsvarā tikai Eiropas projektus, savukārt lauku atbalsta dienesta platību maksājumi paliktu, respektīvi tikai Eiropas atbalsts varētu tikt zaudēts. Jā. Izskatās, ka mūs grib izdzīt ārā no šīm telpām. Deiztrauks. Tas ir dīvaini, es teicu, ka bija mazas 2 stundām, bet labi. Bet jā, neviens vēl, ja gadījumā šobrīd neuzdeva vai baidījās uzdot jautājumu, tad pilnīgi noteikti vēl līdz 22. februārim. Informāciju. Vai? Tas nozīmē, ka nākamā februārī būs gala redakcija, ok? Bet jā, līdz 22. aprīlim droši izskatīt, rakstīt iesniegumus. Jā, pārslēdzās. Jā, tiks pieņemts, atbildēts. Sekot līdzi informācijai, ticamāk, ka augusta mēnesī būs 2. redakcija. Jā, paldies visiem pieskāršiem. Paldies klātesošiem. Paldies. Jā. Jā.